Šajā sērijā dzirdēsiet. Gāra ceļa beigas, kas pavērs jaunu iespēju logu. Man jālas gandrīz tā Ziemeļkorejas diktora stilā, kas pavērs jaunu iespēju logu Latvijai starptautiskā mērogā. Man šķiet, ka etnas vulkānisms vispār ir par pamatu Sicīlijas vīna kvalitātei. Tad atliek vienotība, kas visus šos sūdus ir uzkonstruējuši. Diemžēl arī nacionāļi visu laiku ir kaut kur blakus bijuši, bet tā arī neko nav izdarījuši. Pielaidi tur testēt, pārbaudīt. Jā, tas nav bez pamata un pašlaik tas ir sāsinājies. Bet uzticības šai sistēmai man personīgi nav ne par matu, zinot to iepriekšējo vēsturi. Ne, bet Krievijas ietekme uz Rīgas vēlēšanām varētu būt vai nē? Vai tas ir tikai tāds muļķības? Jo tu saproti, šitie progresīvie mērkaķi, viņi jau nav jāuzpērk, viņi paši naudu maksāt, lai varētu sūdus vārīt. Ja? Aktīvisti aicina parakstīties par gaļas nodokļu ieviešanu Latvijā. Lai viņi ir dirst. Labrīt, labdien, labvakar! Pateicoties dažu uzticamo klausītāju atbalstam, jūs visi klausāties jautājumus no provinces tiešraidi vai arī tiešraides ierakstu. Šodien ir 3. jūnijas. Inetas, Intas un Intras. Laiziet rotas, laiziet puķes, jūsu dzīves ceļiņā. Tātad, kas mums plānā šovakar? Raidījuma autoru Mārcis un Dzintrs uz maiņām gatavo raidījumu oficiālo ziņojumu. Šonedēļ ir Māča kārta. Šodien apcerējums par populistiem pasaulē un pie mums. Bet iesākumā, kamēr cilvēki pulcējās, visi vēl nav noretvītojuši, ka atrodas šeit, un mēs gaidām vēl kādu piebiedrojoties. Es gribēju pajautāt Mārcim, ko mums šodien zvaigznes vēsta, vai šodien ir labvēlīga diena raidījumam, un kā te vispār tur tas retrogrāds, Merkūrs un viss pārējās planētas, vai tu vari apskaidrot? Te es pilnīgi pašam negribot, esmu te uztaisīts par it kā astroloģijas speciālistu, kas es galīgi neesmu. Es vienkārši zinu, ka maņķicīgiem cilvēkiem atsevišķos punktos uz tiem iedarbojas Merkūra retrogrāds, tīpaši fotogrāfiem, un no tā mēs esam brīvi, bet mēs esam iegājuši pieaugošā mēnesī. Tie cilvēki, kas tic visāda veida diētām un dzīves ritma piesaistīšanai mēnesi ciklam, zinās, ka pieaugošā mēnesī arī ir daudz grūtāk noturēt iecerēto svaru, tīpaši, ja prāts nesās uz visādu veidu, tā sakot, vaļībām. Tā kā vai tu īsi un latviski, tātad, ko drīkst, ko nedrīkst. Šodien man paskaidro lūdzu saprotami. Tu ļoti gari stāstīji, kas tas ir spēkā, kas vienmēr nevajag dzert bez uzkošanas. Skaidrs. Jūs, kungi, pie vīna augļi, pie kaņģis gurķi. Tik daudz var atcerēties cilvēku veselīgu dzīvesveidu ievērošanai. Ja, par veselīgu dzīvesveidu mēs noteikti parunāsim, jo mums ir vesela tēma par to būs. Bet vai jūs zinājāt, kungi, cevišķi abi kungi, jūs, Mārcis un Dzintri, ka šodien 3. jūnijas ir starptautiskā velosipēdu diena? Lūdzu, ievērojiet, nav nekāda velosipēdijas diena, bet nes kāpēc velosipēdisti ir šos te svētkus aizņēmuši. Patiesībā svētki ir velosipēdiem pašiem. Un kā viņu ragi jāpušķo ir, vai kas tur būtu jādara šitādā brīdī? To es nezinu. Varbūt kāds velosipēdists šeit ir, kurš māk pateikt, ko viņš šajā dienā tādu īpašu dara. Bet, fakts tāds ir, Dzintri, kā tev ar velosipēdiem, starp citu. Tu esi velosipēdists, draugs velosipēdists. Es esmu, jā. Zīmes liecina, ka asociatīvi tā velosipēda diena šodien arī kaut kā sajies kopā, vismaz te ar dažiem tematiem, ko es te savācu, kāds nebūtu drumstals, kas man liktos tā vērtas, jo dažas lietas ir, kas ir ārprātīgi nozīmīgas. Pie tā mēs noteikti pieķersimies, bet iesākumā pa mazajām mums ir viens klausītājs atrakstīja uz WhatsApp jautājumu speciāli ar Mārcim.
Tas ir no Liepainieks, viņš ir arhitekts un vilnis, un viņš gribēja, Mārci, tavu komentāru par politiskajām spēlītēm, kas notiekot ap Vannas māju. Vai tu vari izstāstīt, kas notiek ap Vannas māju un kādas tur politiskās spēlītes? Vai tu esi Kopenhāgens? Es nezinu, pašu, cik tur ir. Es nepazīstu aktuālos personīgi politiķus šeit, un es nevienmēr zinu, kurš uzvārds ir no kuriem. Es pazīstu veco mājiņu vēl, no aizvēsturiskiem laikiem, bet, reāli tā īstā kurmāja, kas ir Liepājas kā kurorta vēsturiskais centrs, ir pašlaik drupu izskatā, 5 kapēku labāk nekā Ķemeros, bet, nekas ar daudz vairāk. Un viņai ir pieteicies investors, kurš ir ilgstoši jau gadiem cenšas tur apstiprināt projektu. Tas projekts ir pretrunīgs tiem, kas ir bijuši Jūrmalas parkā Liepājā. Zinu, ka tur ir tādas, tur ir pa kādam paviljoniņam un tā. Ļoti jauka tāda atmosfēra. Pati tā vannu māja ir tā fasāde tā kā pusotrastāvīgai, divstāvīgai mājai. Un tas, kas tajā projektā ir iecerēts, lai tas viss būtu izdevīgi, ka zemes gruntsgabala dziļumā, kas iznāk pie pašas kāpes, ka tur būs daudz stāvu ēka, spā ēka, 5 stāvu vai kaut kas tāds. Ritīgi nopietnas pasākums. Un vietējie ir apstrīdējuši izsniegto būvatļauju, viss tika nobremzēts, tur kaut kas pārsūdzēts, šobrīd ir iesniegts atpakaļ pārlabots tas projekts, kurš ņem vērā it kā tos iesniegumus. Ļoti varētu būt, ka šādi celtniecības projekti bieži vien tiek kaut kādā veidā asociēti ar kādu tādu citu vai visu valdīšanu vai kādu no tiem spēkiem, kuri spēj ietekmēt labvēlīgi lobēt celtniecības gaitu. Tas ir, es nebrīnītos, kas tas tā ir šajā gadījumā. Tādā ziņā, ka celtniecība ne tikai Āfrikā, bet pat Liepājā ir arī celtniecība, ja? Pie kam Liepājā kopumā celtniecība, tas, ko es te redzu, iet stratēģiski ļoti labi un taktiski iet tik pa brīžam ar tehniskiem norāvieniem, kāds mēdz būt. Šeit tie, kas pārsūdz, pēc tā vārda spriešot, tā ir arhitekti pati profesionāli, kas to dara. Varētu domāt, ka viņi drīzāk ir tā kā vietējā aktīviste, cik viņi ir afiliēti ar konkrētu partiju un cik tas ir, lai torpedētu tos lobistus, kas ir tās kurmājas vai vannumājas vai kā viņi tur sauc. Atjaunošanai to man ir grūti spriest. Nebūtu brīnums, ka tas tā būtu. Projekts ir iestagnējis un tas ir slikti. Jo man acu priekšā vien jau 2 gadi viņš tur stāv, tāds spoks, viņš pastāvēs vēl 2 gadi, viņš nobruks, ja? Uz kaut kādu pusi tur jākustāv. Var sakot skaidrs, vannu māju atrisinājām. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Dzintri, tu solīji svarīgus jaunumus. Mēs esam kaut kur iekāpuši, laikam. Tu esi pētījis to jautājumu. Mēs šodien ir vien kosmosa kuģi palaiduši gandrīz, kā tur senos laikos teiktu, vai arī precīzi lasot vienu no daudziem virsrakstiem, Latvija 3. jūnijā ievēlēta ANO
trešdien, klausies, es taču šodien tak ir otrdien. Paskaties, kā LSM man ir apčakarējis. Trešdien, tā kā vēl nav pēc LSM ziņu redakcijas datiem, bet acīm redzot diezgan droši trešdien tiks ievēlēta ANO drošības padomē ar 178 dalībvalstu atbalstu 10 valstīm atturoties. Tas ir tā kā labs rāda, kosmos kuģis ir palaists, jo vajag 129 balsis, 178 krietni pāri. Tā kā tas ir noticis, Latvija ir ievēlēta ANO drošības padomē par to mainīgo vai nepastāvīgo locekli. Kopā ar Latviju ievēlētas ir arī tātad Bahreina, Kolumbija, Liberija un Kongo Demokrātiskā republika. Pēdējais ir rītīgs loceklis. Lūk, un brīdī, kad tiks, acīm redzot, tai trešdienā paziņot rezultātu, tad zālē būs dzirdamas skaļas ovācijas. Lūk, te ir un būs tagad virsraksti, lūk, viens no tiem gāra ceļa beigas, kas pavērs jaunu iespēju logu. Man jālas gandrīz tai Ziemeļkorejas diktora stilā, kas pavērs jaunu iespēju logu Latvijai starptautiskā mērogā. Šis sapnis te ir piepildīts, bet kas tad tas ir par sapni? Pēc būtības balsojums jau ir izdarīts iepriekš, jo bija 5 vakantas vietas, uz šīm 5 vietām pretendēja precīzi 5 kandidātu valstis. Attiecībā uz Latviju tur kaut kā vēl janvārī bija drustādi čubināšanās, jo arī Melnkalne esot pretendējusi, bet tur aplauzuši melnkalniešiem ragus, jo pat tā mainīgā locekli ir Slovēnija, un kā tā tagad būs, ka no tā paša gala vēl viens, un tie ir ātri atšuvušies, jutuši, ka liels jēgas nav. Tātad ANO drošības padomei, kā tā tur ir, tur darbojas 15 valstis, 5 no tām, un to jau daudz zina, tātad ASV, Francija, Lielbritānija, Ķīna, Krievija ir pastāvīgās loceklis. Viņām ir tāds mazs sīkums plakām visām citām tiesībām, ka šīm valstīm ir veto tiesības padomes balsojumos. Pārējās 10 valstis regulāri mainās un tiek ievēlēts. Tad tas labais teikums, ka Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padome ir uzskatāma par vienu no ietekmīgākajām starptautiskajām institūcijām, jo tā pieņem dalību valstīm juridiski saistošus lēmumus par sankciju ieviešanu, militāru rīcību un miera uzturēšanu. Cik tas produktīvi izdodas, to mēs redzam tagad Ukrainā, un blakus tam, kāpēc tur tāda eksotiska kompānija, kur Latvija ir vismazāk eksotiskākā. Pēc visiem protokoliem tajos balsojumos parasti ir atvēlētas divas vietas ir Āfrikas grupai, tur bija Alžīrijas, Sierra Leone, tagad Liberija un Kongo Tautas Demokrātiskā republika. Viena vieta ir Āzijai Klusajam okeānam, tur bija Koreja, tagad tātad Bahreina, un Kolumbija aizstāja Gajānu Latviņamerikas Karību jūras valstu grupā, un tad ir viena vieta Austrumeiropas valstu grupai, ko pārstāv Slovēnija. Rietumeiropa nepretendēja, viņiem tur ir sava grupa, un to pašlaik pārstāv Dānija un Grieķija. Lūk, tā ir apmēram tas ļoti, tas mehānisms. Par to lielo uzvaru ir diezgan ironiski runāt, jo, redzi, mēs esam pēdējā no Baltijas valstīm, kura tad tiek par šo nepastāvīgo locekli. Lietuva bija 14. 15. gadā, Igaunija šajā ārkārtīgi interesantajā locekļa krēslā no 20. līdz 21. gadam. Un par to tad ir runājuši, kādi tad iegūmi ir? Es saprotu, ka mēs te runāsim mazliet ironiski, bet augsti kungi un ironiski, mēs ļoti nopietni, mēs ceram, ka tu ļoti nopietni šito pasties tikai īsti. Zini, ne pārāk, jo es dziļāk tur ielīdu, jo es nenopietnāks kļuvu. Bet, tomēr, piemēram, ir Kārlis Bukovskis, tāds kungs, viņš, kā zināms, godīgi darbu nestrādā, bet ir ārpolitikas institūta direktors. Tagad Sprūts aizgāja pa lielo priekšnieku aizsardzības ministrijā, tā viņš ir direktors. Viņš mēģinājis arī skaidrot tos lielos iegūmus, ko mēs tad gūsim. Un tad viņš tā kā uzskaitīšot. Tas atgādina tur Kuivežos, tur Kārkļa rūda un kuļu sēdēšana pie priedes, viņš sēdēja zemē, un tad viņam bija tāds teiciens, ka, viņš tā kā vērsās pie visiem, un ne pie viena, ka te Kuivežos ir daudzi, kam vajag papurnu. Un tad, sekoja tas uzskaitījums. Tas pirmais ir kaut kāds Jurgs, kurš esot aizgājis projām ar kopīgi. Tā.
Ko Dzintri, tevi Dzintri izmet, man liekas, ka Kuivižu lobijs atslēdza Dzintrim mikrofonu. Mēs līdz Dzintri pieaicināsim atpakaļ, ja viņš savu stāstu turpinās. Šis ir tiešraides burvīgais vilinājums. Mēdz pārtrūkt cilvēki pusvārdā. Mārts, tu var pārņemt piespēli. Dziesma palika, jā. Nē, dziesmas nekāds nebūs. Tu varētu paņemt šito piespēli un pateikt kādu labu vārdu par ANO drošības. Nu jā, iznāks sačakarējušu Dzintri to domas. Nu, tu jau biji plānojis sačakarēt beigās noteikti. Jā, tagad sačakarē pa vidu, jā. Nu jā, tā stulbi. Tā tad to, ka apvienoto nāciju organizācija ir totāli mazjēdzīga organizācija, es atļāvos uzrakstīt tolaik ietekmīgajam izdevumam Rīgas laikam. Pirms gadiem 15 kādiem. Es atceros, kādas man bija pēc tam jāuzklausa visādas tur, pareizo cilvēku, tie, kas pamatā balso pa jauno laiku un tādu, cik es galīgi nesaprotu un cik tas viss ir nozīmīgi, un pat ja tur ir kādas problēmas, tad nekā labāka nav un tā. Es toreiz skatījos no praktiskā viedokļa, ka nekāda jēga no tā nav, ka tas ir milzīgs korupcijas perēklis un veicina starptautisko bandītismu, pie kam sistēmiski veicina, uztur pie dzīvības virkni sīku teroristisku organizāciju caur savām tām pārtiks visām programmām un tā tālāk. Un vispār izzog apmēram pusi no budžeta. Un uz šo brīdi tas ir kļūst pilnīgi skaidrs, ka tur nevarēja būt citādi. Nav vienkārši tā, ka ir laba koncepcija un slikti realizēta. Apvienoto nāciju organizācija ir Otrās pasaules kara uzvarētāju nodibināta kārtība, kas piefiksēja šo te Jaltas-Potsdamas konstrukciju. Un tā kā šī konstrukcija ir izalsusies un nefunkcionē, tad arī organizācijai, kas to paredzētu uzturēt, nav nekādas jēgas. Tas ir tas tā kā atjaunot Rīgā, teiksim, mastu brāķeru brālību vai salsnesēju brālību. Tas ir anahronisms. Viss ANO kā tāds. Protams, tas, ko Dzintris nolasīja tur no tās oficiālās daļas, ka ANO drošības padome ir tā, kura var ieviest sankcijas un lemt par militārām un citām piespiedu darbībām. Tā, piemēram, saucamais Korejas karš notika ar drošības padomes rezolūciju toreiz. Tas, ka tur karoja amerikāņi, ir tāds sadzīvisks izteiciens, viņi tur bija kā ANO spēki. Tātad bija laiks, kad kad šī drošības padome kaut ko tā kā darīja, tā kā nodrošināja to līdzsvaru, kas bija ar šo te Jaltas-Potsdamas konstrukciju paredzēts. Tas viss ir sen beidzies. Tiešām jūs avīzes nelasat, ar ko nodarbojas ANO drošības padome. Tur ir kaut kāds Kisļits, kas runā kaut ko vienu, un tad viņam uzbrauc vairāk vai mazāk interesanti kaut ko citu. Neviens reāls lēmums netiek pieņemts, jo Krievi ar ķīniešiem vai divatā vai vienam atturēties var nobloķēt visu, ko viņiem vajag, un savukārt amerikāņi, protams, nepieļauj nekādas vaļības attiecībā pret viņu politiku. Un viss. Līdz ar to atrašanās tur saistībā ar it kā pieņemamajiem lēmumiem ir abos līmeņos aplam. Pats ANO ir uzrādījis sevi kā disfunkcionālu bezjēdzīgu organizāciju. Un drošības padome, kas būtu kaut kāda cerība vēl no tā visa, jau pat pavisam ir pilnībā degradējusi un nepild nekādas no iecerētajām funkcijām. Līdz ar to iestāšanās tur nav nekādā sakarā ar pasaules starptautisko politiku. It nemazākajā. Jā, bet varbūt pamēģināt to lietu pastīties tā kā no gaišās puses. Tikā mēs iekšā, ir kaut kādas tiesības, vai to varētu izmantot tomēr, ja prastu, skaidrs, ka ne jau tur Krievijai viņi tur uzliks tur tagad sankcijas, ja, bet
Tomēr, varbūt, mēs tā nedara, bet, tur esam, tagad kaut kā, Tev 80. gados noteikti bija jauni cilvēki draugi, kur precējās un tev uz kāzām aicināja, vai ne? Tu esi piedalījies padomi kāzās. Ja tā pavisam godīgi sakot, tad gandrīz nē, bet, labi, un? Tur ir viens tāds brīdis, tur ir tās trulās padomi tradīcijas, citu pa citu stulbāks. Bet ir viens tāds brīdis, kad tiek izdalīts amata nozīmes. Alus nesējs. Tas ir kāds tur jau padomi. Labi, jā. Tas ir padomi. Protams, tas ir padomi, jā. Lūk, vai cilvēks, kuram ir iedota tur tajā kāzu kompānijā šāda te nozīme, dziesminieks vai alus puisis vai kas, vai kaut kas mainās. Tas ir apmēram tik vērtīgs, kā šitais kartupeļu medāls vai piespraust kartona nozīmē. Apmēram skaidrs. Sapratu, tu nepiedāvās nekādas, neko konstruktīvu tu pateikt nevar, ja? Tagad es varu. Tā ir vieta, kur jaunie diplomāti var kaut ko iemācīties. Tīri privāti. Tas ir vienīgā funkcija. Un mums tur ir viens jaunais diplomāts, Pildigovičs vecākais viņu sauc. Jā. Kaut kā. Dzintris slēdzēs apakaļ. Tur varēs štābu palielināt un tā. Tur, protams, ir kaut kādas visādas personīgas intereses, varbūt viņa labākā bufetē krabi salātus varēs. To es nezinu, kā tur tas ir nodalīts. Bet tā ir vieta, kur mācīties, jo tur grozās cilvēki. Jā, tā ir taisnība. Bet, kāds tālāk mums būs labums no tā, ka mums būs pāris labāk apmācīti diplomāti, tas pats par sevi jau ir tīri filosofisks jautājums. Ņemot vērā, ka Latvijai ārpolitikas nevar būt pēc definīcijas, tad kam mums ir tie diplomāti vajadzīgi? Mēs viņus varam gatavot Eiropai. Dzintri, tu jau zināji šito visu, ko Mārcis pateiks, tu pārtrūki pie stāsta par to, ka kuivižos daudziem vajag pa purnu, bet varbūt, ka tu vari pārlikt un no tās anekdotas tikt līdz tā vietai, ka tu droši vien izpētīji, kādus milzīgus sasniegumus lietuvieši un igauņi tur savās kadencēs ir paveikuši. Vai ne? Dzintri, tev ir kaut kas par Lietuvas panākumiem nav īsti nekā, droši vien, ka ir kāds. Par igauņiem ir tāda vispārīga doma, ka viņi tur ir rosinājuši kaut ko par kiberdrošības stiprināšanu. Es pieņemu, ka kaut kāds balsojums kaut kur arī ir bijis, jo to viņi tur vairāk kārt ir daudzinājuši, ka tas ir tāds viņu iniciēts pasākums ANO drošības padomē, kas attiecas uz Mārci un Rudonkuli un Bukovski visiem kopā. Tur praktiski apmēram viens un tas pats, jo Kārlis Bukovskis, profesors un kas viņš tur vēl ir, viņš jau arī tā kā Rudonkuls nosauc pirmo to slikto, bet tālāk arī par tiem ANO drošības padomes ieguvumiem Bukovskis netiek. Viņam ir pirmkārt dalība ANO drošības padomē ieguvums Latvijas drošībai, ko sniedz iespēju tieši līdzdarboties un sekot līdzi notikumiem. Un otrkārt vairs nav. Tas ir tā viens, bet tad vēl kaut kur starp rindām var saprast, ka vēl tā ir iespēja Latvijai iepazīstināt ar sevi un radīt pozitīvu tēlu. Man liekas, ka tādu vietu ir daudz. Un trešais, ka uzņēmējiem, ka Latvijas tikai kandidēšana jau uz drošības padomu var kļūt par ieguvumu, jo tād valsts tēls un reputācija uzlabošoties un būšot baigi daudz praktisko kontaktu, produktu un pakalpojumu reklamēšanu iešot uz urā. Absolūts stulbības. Tas ir tas, ko tev skaita. Bet tur tā lieta. Cilvēki mīļie, viņiem nav ko teikt. Un tādēļ viņi raksta stulbības. Tieši tā. Un atļauj man to pašu beidzamo. Bukovskis arī ir teicis, ka Latvija ir sasniegusi visus līdzšinējos ārpolitikas mērķus, tādus, ka dalība NATO un Eiropas Savienībā, un tagad tā ir izaugusi līdz globālas aktivitātes līmenim. Tas viss, protams, ir diezgan smieklīgi attiecībā uz to, ko jau Mārcis teica, un ja mēs ar kaut ko te paliktu vērā, tad mēs droši vien, ka nevaram rosināt. Varam jau rosināt, bet diez vai kāds ņems vērā ANO pašatlaišanu, bet mēs tur nevaram tad kaut kādu tādu pašizmeklēšanu rosināt par iespējamu teroristu atbalstīšanu un kaut ko no tām lietām. Latvija kā viena valsts un kā drošības padomes nepastāvīgā locekle ierosina veikt izmeklēšanu par apvienoto nāciju aktivitātēm, kaut vai turpat tās Gazā un tam līdzīgi. Tās būtu lietas, kas tiešām norezonē
varētu, es tā pieņemu. Protams, ka tur būtu veto un viss pārējais, bet tas vismaz paliktu prātā, tā kā igauņu iepriekš reklamētā kiberdrošība un mazais prieciņš, ka lietuvieši te tā kā īsti neko nav panākuši. Labi, jā, vārds sakot, ir labā un ir sliktā ziņa šodien, tātad labā ziņa ir tā, ka Latvija ir ANO drošības kurtura, jā, un sliktā ziņa, kura tiek pilnīgi atsvērta ar šo labo ziņu, ir tā, ka Rīga jau oficiāli vairs nav Baltijas lielākā pilsēta, tagad Viļņa ir, un par to mums visiem liels paldies, un tas mums visus stiprina iet uz pašvaldību vēlēšanu un vēlēt par tiem, kuri tos te abus panākumus ir mums palīdzējuši valstī sasniegt. Ejam tālāk. Te skan jautājums no provinces. Telefona radio raidījums, kuru Latvijā klausās katrs ministrs un katra deputāte. Nepaliec par vientulīti arī tu. Noklausies pats, pārsūti raidījumu radiem un pastāsti kaimiņam, ko dzirdēji jaunajā sērijā. Izglāb draugu no garlaicības un nezināšanas, uzaicini viņu raidījuma klausītāju pulkā. Un par to ANO Mārcim bija ko nolīdzināt tavu sakāmo dzintri, bet par nākamo lietu viņam nebūs nekādu argumentu par to, ka tā ir ārkārtīgi svarīga un ka tai vajag pievērst lielu uzmanību un tā ir nepelnīti neizpelnījusies uzmanību. Un tas ir etnas izvirdums. Lūdzu, ģeogrāfa kungs, pastāst par to. Kaut ko vairāk. Pirmkārt, Mārcim būs ko teikt. Mārcim vienmēr ir ko teikt. Es domāju, ka paviršas vērtējas viņa spējas, bet attiecībā par lietu, jā, pašlaik jau vakar, šorīt no rīta, gan arī stājās 2. jūnijā, Etnas vulkāns, laikam tas apjomīgākais no Eiropas vulkāniem, aktīvs vulkāns, ir atkal piedzīvojis spēcīgu izvirdumu un gāzes visu gaisā. Viņš pieder pie tiem vulkāniem, kas sāk savas darbības ar tādu ritīgu sprādzienu. Labā ziņa ir tā, ka Etna ir tomēr daudz vienkāršāk izrunājama nekā kā sauca to Ella Fjulla Kulla vulkānu, kas bija Islandē, kas pirms gadiem. Es tieši pie viņa biju pirms dažām nedēļām. Jā. To, ka no skata viņam nav nekāda atšķirībā no Etnas. Tā ir tāda Eija Fjalla Jekulla. Bet izrunāt to par spīti tam, ka es tur stāvēju un centos. Es vingrinājos, likās piemērot tā vieta. Man tas neizdevās, 3 reizes pamēģināju, nospļāvos, nofotografēju, devos tālāk. Katrā ziņā Eija Fjalla Jekulla ir cita tipa vulkāns un pa lielākajā daļā tur tā lava nāk ārā tomēr kā tāda karsta straume, nevis ar milzīgiem sprādzieniem. Etnas vulkāns, kā jau dienvidnieks, ir tāds spridzenāks, aktīvāks, ekspresīvāks un tur notiek visādas lietas. Interesanti vēl ir tas, ka tad ir divas cilvēku straumes virzījušās, vieni bēg no kalna un atkal otra grupa dodas pretī, kur, protams, grib neko citu kā filmēt. Tas sākas, un es nezinu, kā tas ir tieši šobrīd šajā pašā laikā, bet tas turpinās ar ļoti apjomīgiem dūmu mākoņiem, un to mēs tad vēl nezinām, vai tas aizvilks līdz Eija Fjalla Jekulla izvirduma situācija Eiropā 2010. gadā, kad daudz atcerās, tā bija visas debesis ciet, lidošana aizliegta, es biju iestrēdzis kādā radio priekšnieku sapulcē Horvātijā, un tad tā kā šveiks ceļoju cauri Eiropai no Sarajevas uz Varšavu un tālāk uz mājām. Dzintri, nav gadījumā tā, ka tā Etna apmēram reizi 2 gados izvirs? Jā, tik bieži, jā, ļoti bieži. Es nevarētu pateikt, ka cikls ir 2 gadi, tur var būt arī 3 pa vidu, bet tas ir aktīvs, potenciāli bīstams vulkāns, pie tam šie izvirdumi tā saucamie pēc Stromboli vulkāna stromboliskie, kuri ar tādu milzīgu sprādzienu iepratīm Islandē vai Havaju salām, kur tomēr mierīgāk tā lieta norit. Un beidzot mēs redzējām sprādzienu un dūmus, kas nav saistīti ar karu, tas tā. Tā, Mārcis, var sakot, ar Etnas izvirdumiem nav nekādas ne zvaigžņu un ne vēsturiskās saistības, kuras tu gribētu uzsvērt. Tā nav, ne? Nē, bet tiem, kuriem ir tāda iespēja vai vienkārši ir iecer kaut kur braukt un nezinu, ko darīt, atstaigāt pa vulkāniskajām
apkaimēm, ja tas nav dzīvē darīts, vienreiz to izdarīt. Tas ļoti mērogus saliek pareizi, cik vispār viss tā mūsu cilvēku ņemšanās aizķer kaut kādu mikroniņu no visas tās zemes virsmas un viss šitā muldēšana par cilvēku kā dabas valdnieku un tas palīdz tikt vaļā no šīm blēņām. Un tiem, kam ir iespēja ieplānot kaut kādu līkumu pa vulkānisko vidi, rekomendēju. Nē, tiem Galapāgos ir ļoti interesants tas vulkāns. Tagad pat varbūt nesāksim, jo kāds vēl padomās, ka mēs te kādu gribam te reklamēt, kādu ceļojumu aģentūru vai ko tam līdzīgu. Bet ceļojumu aģentūru varētu kādu pieteikties tomēr. Tad jau, lai uzreiz rakstu uz tavu Twitter, tu esi tas lielākais. Dzintris jau zina, uz kurien viņš brauks. To es tur tāds, kurš mētājās apkārt. Man šķiet, etnas vulkānisms vispār ir par pamatu Sicīlijas vīna kvalitātei. Tur tā augsts no tā materiāla veidojas citādāk nekā Sicīlijā ir labs baltvīns, kas neticam priekš tik tāls dienvidu zemes. Tur ir itīgi zvērājiem jāspriež, jo daudz viet, jo dienvidu pusē ir vulkāniskā augsnes šīs pamats un uz tā tad tas viss veidojas Āfrikā tāpat. Tā kā tad tur baigi jāskatās, kurā vulkānā, kuri pelni un kā tie vīni atšķiras. Mārtis teiks, ka vajag aizbraukt uz visiem un pagaršot. Jā, vajag pašam pārbaudīt. Sarkanvīnu cienītājiem uz Prioratu. Tur ir grafītā augošs vīnu šķirnes. Sarunāts. Runājām par vulkāniem un par vēlēšanām tūlīt pamazām sāksim. Tas droši vien tas, ko tā vai savādāk cilvēki gaida no šīs te pēdējās pirmsvēlēšana sērijas. Un tad ir tas brīdis, kad droši vien ir īstais laiks noklausīties Mārča sagatavoto šajā gadījumā tas tā kā referāts apcerējums, ja, drīzāk par populistiem, par mūsu populistiem un svešiem populistiem. Tie, kas zina, kas tas ir, viņi zina, kas tagad ir gaidāms. Mēģinām to visu noklausīties uzmanīgi un visi kopā. Godātie klausītāji, dargie raidījuma dalībnieki, šis būs mans prātojums par trakiem laikiem. Pēdējās nedēļas jau bija tik notikumu pilns, ka ziņu atkarības sirdzējiem nebija laika ne normālai ēdienreizei, ne mierīgus podu pasēdēt. Tipiskā aina glaudām rīks vienmēr. Rokā nedaudz šķielējošs šatu skats, displeju nepamet ne uz mirkli. Un te sākās tādi trakumi salīdzinājumā, ar kuriem Holivudas pasakas sāk izskatīties garlaicīgs kā komjauniešu atskaites. Bet lai uguņošana, neticamie video skati un pārgudrā spriešana par ģeopolitiskajām sekām, lai paliek citiem. Jo patam lāgam Polijā noslēdzās valsts prezidenta vēlēšana otrā kārta un ar 51-49 uzvarējis ir Karols Navrockis, ko starptautiskie liberālie mēdīji devē par nacionālistu un labējo populistu. Trakums. Populists par prezidentu Polijā, itāļu premjere esot galēji labēja populiste, franču Mariāna protamā kārtā tāpat sadaļā, un, ja skatās socioloģijas datus, populisms nāk virsū kā melns mākulis karstā vasaras dienā. Tā Vācijā, kuras Bundestāga ārkārtas vēlēšanas un jauno valdību mēs esam pareizi apsprieduši, pirmo reizi AfD, labējie populisti, jau aprīlī ir reitingos apsteiguši vēlēšanu uzvarētājus, labējos kristiešus. Tehniski tā šobrīd ir populārākā partija Vācijas Federatīvajā republikā. Apvienotajā karalistē pērnās vasaras vēlēšanās uzvarēja mēreni kreisie leiboristi un Britu mažoritārā sistēma deva šiem graujošu vairākumu parlamentā. Šobrīd maija beigās viņu popularitāte ir 23% pret opozīcijā iedzīto Toriju 17%. Bet Nigela Farāža reforma UK ir 31%. Kopš vēlēšanām šomo reitings ir vairāk kā divkāršojies. Trakas lietas. Kas notiek?
Līdzīgi daudz sev jautāja pērndien par ASV vēlēšanu rezultātiem. Saka, kas tiem cilvēkiem noticis, ka tie balso par šitādu narcisistisku ākstu. Vairāk par 77 miljoniem amerikāņu nobalsoja par Trumpu. Tāds milzu skaits nevar būt visi reizē sajukuši prātā. Iemeslam jābūt kur citur. Tādēļ es stingri ieteiktu atteikties no iepriekšējā jautājuma formulējuma par atbalstītāju sajēgu. Saprašanai palīdzēs cits jautājums. Līdz kādam izmisumam demokrātu kretīnisms bija novedis miljonus, ka tie bija spiesti nobalsot par Trumpu? Man ir atbilde. Tas ir demokrātu konsekventais atbalsts miljonu nelegālo imigrantu ienākšanai. Tā bija viņu cīņa par kleitās ģērbtu tēviņu tiesībām līst meiteņu ģērbtuvēs un toaletēs, puišu bīdīšanu meiteņu sportā, visas represīvās sistēmas nošķiepšanu par labu krāsaino bandām, un šo sarakstu var vēl ilgi turpināt. Amerikāņu vēlētāji, un ne tikai sabiedrības procenti, bet reāli 77 302 580 cilvēki nobalsoja pret visu šo ārprātu. Ar diezgan bīstamu metodi. Ar balsi par, jūs jau paši zināt. Un ja šo pašu metodi nevis brīnīties par vēlētāju simpātijām Eiropā par labu tā saucamajam labējam populismam, bet paskatīties, kas vainas tiem, kuri simpātijas zaudē, bilde kļūs stipri skaidrāka. Britu konservatīvie solījās tikt galā ar imigrāciju, leiboristi zvērēja apturēt laivas. Abām pareizajām partijām bija iecerētas schēmas par nelegāļu savākšanu un izsūtīšanu. Un viss. Atgādināšana par populismu politikā dēvē tukšu solījumu dalīšanu. Kuri tad ir reāli populisti apvienotās karalistes imigrācijas krīzes jautājumā? Rezultātā Farāža reitings uziet mākoņos, jo viņa populisma segums nekad nav ticis pārbaudīts, kamēr establishment nespēja risināt uzkrītoši skaidrs ķezas ir sen un daudzkārt pierādīts. Vācijā izskatās pēc līdzīga mustura. Kristīgie demokrāti bija spiesti taisīt koalīcijas līgumu ar sociālistiem, un kanclera Merca leduscietie solījumi par nelegāļu aizturēšanu uz valsts robežas tur arī izkusa. Nezinām, kā tur tālāk lietas pēc būtības attīstīsies, bet pirmais rezultāts ir tūlīt gatavs. CDU-CSU reitinga kritums par gandrīz 5% punktiem un AfD kā populārākā partija Vācijā. Polijas prezidenta vēlēšanās uzvarēja daudzos jautājumos kritizēts kandidāts, kurš cieti iestājās par krasu risinājumu imigrācijas jautājumā, iepratim liberāļu mūžīgajai čingstēšanai. Populists, nacionālists iespējams, bet 51-49. Visiem apskatītajiem līderiem un vēl lielākam skaitam ārpus šī mazā ieskata palikušajiem pārmet tiesisku nihilismu, starptautisko tiesību hartu un līgumu pārkāpšanu, bēgļu tiesību neievērošanu un apgrēcību pret vispārēju cilvēciskumu. Šai vietā es turpināšu daudzināt jau iepriekšējos raidījumos par konvencijām teikto. Ir karš. Migrantu iebrukums Eiropā, to līšana pāri mūsu robežām ir šī kara būtiska sastāvdaļa. Ja karā viena puse skrupulozi visu ievēro, bet otra neievēro neko, tad uzvarēs neievērotāji un tiesās zaudētājus, tos, kurus nebūs nogalējuši. Neatkarīgi no tā, ko tie būs vai nebūs ievērojuši. Nekāda ievērošana neglābs zaudētājus, bet uzvarētāji nekad netiek tiesāti. Ārprātīgāko noziegumu pastrādātāji sarkanarmieši un to pieskatītāji čekisti tiesāja zaudētājus mūs. Aplaupīja, izsūtīja, mērdēja. No viņu ordas pie mums pēc 20 gadiem joka pēc ir tiesāti kā 2-3 no tūkstošiem, jo šamie bija uzvarējuši toreiz, un mēs savu tiesiskumu varējām izvilkt kā kožu sēstu šallīti no vecas skapja pēc vecmāmiņas aiziešanas. Populisms migrācijas jautājumā izpaužas kā vienkārši risinājuma piedāvājums, kurš nav realizējams, ja ievēro
visas iedomāto bēgļu iedomātās tiesības. Tas ir drošs ceļš uz zaudējumu, un tātad uz mūsu un nākošo paudžu iznīcināšanu. Arī šajā frontē ir jāuzvar, tiesās zaudētājus. Populisms kā termins parādās 19. gadsimta vidū, bet pēc būtības pastāv kopš rakstītās vēstures sākuma. Vienkāršie ļaudis iepratim aristokrātiem, mēs iepratim elitei un tā tālāk. Vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, visbiežāk ne tikai bez resursu, bet arī bez jau kādas risināšanas ideju seguma. Populisms ir atraktīvs, jo skaidri parāda vainīgos un piedāvā primitīvu, populāri saprotamu risinājumu. Tas uzvarēs vienmēr, ja sabiedrības līderi, elite, nespēja piedāvāt attīstības vīziju un ticamu ceļu uz tās sasniegšanu. Te nu mēs esam nonākuši līdz šonedēļ noliktajām pašvaldību vēlēšanām, kurās aptauju līderis ir Ainārs Šlesers. Nekāds neiesācējs, kā daudzās Austrumēropas valstīs izstartējušie. Konkrēts, pieredzējis, apņēmīgs populists ar stāžu un garu sadarīto darbu sarakstu. Kā tas iespējams? Līdzīgi kā iepriekšējos piemēros. Neapšaubiet atbalstītāju spriestspēju. Paskatieties uz tiem pareizajiem, kas pie šīs izvēles ir noveduši. Mūsu klausītājos svarīgākā problēma gan šķiet Aināra austrumu virzienā virzītais šķelnīgais skats. Aptauju otrs līderis progresīvie savu kremlinisko orientāciju vispār nekad nav slēpuši. Piedevām savu populismu pēdējos 4 gadus Rīgā ir pārliecinoši pierādījuši, demonstrējot apbrīnojumu perfektu tukšdiršanas un sadzīviskas nekompetences samalgam. Lai noskaidrotu mūsu auditorijas attieksmi pret to, kurš no šamajiem lielāks drauds, raidījuma producents palaida aptauju. Rezultāts ļoti tūs neizšķirtam 54-46 par labu Šleseram. Buldozers ir dažus procentus bīstamāks mūsu burbuļu vērtējumā, droši vien tādēļ, ka var arī kaut ko reālu sastrādāt. Primitīvs secinājums būtu, ka šos draudus var mazināt tikai tādā veidā, kā obligāti doties uz vēlēšanām un balsot par šo abu līderu konkurentiem. Mūsu sistēma nedod citas iespējas līdzīgi tam, kādā eglē bija uzdzīti ASV vēlētāji pagājušā rudenī. Jākāpj vien zemē, visi uz vēlēšanām. Visu uz vēlēšanām tas izklausījās pēc sērijas noslēdzošajiem vārdiem, to vēl droši vien atgādināsim, bet varbūt Dzintri, tev ir iespēja pirmajam iekomentēt, vai tu dzirdēji Mārča šajā tekstā kaut ko, kas varbūt šķita pieminēšanas vērts, vai kaut ko grib aizrādīt, pielabot? Es jau īsi par ko tad tur atliek vairs balsot Rīgā? Par apvienoto sarakstu. Tur nepaliek spraugas. Tu nolasīji šausmu stāstus un lielā mērā pamatots par Šleseru un Latvijas pirmo vietu progresīvajiem. Tad atliek vienotība, kas visus šos sūdus ir uzkonstruējuši. Diemžēl arī nacionāļi visu laiku ir kaut kur blakus bijuši, bet tā arī neko nav izdarījuši. Zemnieki tā uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi. Patiesi, es negribētu teikt, ka visi vienādi, bet tad kas pie mums ieņem šo populistu nišu? Bumerangs nāk atpakaļ pie tā paša Aināra. Ainārs ir labējais populists un progresīvi ir kreisie populisti. Un vienotība, kurai būtu jābūt centriskiem populistiem, ir vienkārši, pilnīgi izkurtējusi, viņi pat nav īsti populisti vairs, jo populistiem jādod kaut kādi lozungi, pie kā var turēties. Šlesers jau viņus dod. Populisms ir vienkārši risinājuma piedāvājums. It kā iepratim elitei. Vienotība šo funkciju nepild. Viņi nepild vairs nekādu funkciju. Bet viņi taču skaitās eliti apkalpojoša politiska partija. Skaitījās.
Kas tur ir mainījies? Bet viņiem nav lozungu. Bagātos cietumā, visu sadalīt vienādi, un tam līdzīgi. Nost ar sifu un tam līdzīgi vēl cita kaut kāda. Redz, tai brīdī, kad pavisam senos laikos Māris Gailis organizēja to pārēju uz jauno civildienas sistēmu, kas ir 90. gadu vidus. Tas, ko pārējie konkurenti Latvijas ceļa tajā rīcībā vienmēr uzskatīja, ka tas nav īsti valstiski, nav godīgi un ka tas ir partijiski, ir tas, ka viņi veidoja to civildienas ierēdniecību kā savu atbalsta bāzi. Kas tā ilgstoši bija? Ka civildienas kopumā balstīja Latvijas ceļu. Un pēc šiem gadiem šobrīd ir pilnīgi otrāda situācija. Tā saucamā partija Vienotība, kas sen vairs nav partija, kas ir kaut kāds, es pat nezinu, kā to nosaukt, tiešraidē es te neriskēšu precīzākus apzīmējumus lietot, ja? Viņi četreniski uz ceļiem un elpoņiem rāpodami apkalpo augstāko ierēdniecību. Viņi ir tie, kas dod tās algas, ja? Ka finanses ministrijas valsts sekretārē tur kopā gada ienākums ir 100,000, ka tiem, kas Rail Baltikā ilgstoši nav uzbūvējuši nevienu metru dzelzceļu, ir mēneša algas 20,000 un tā tālāk. To visu ir šitie nodrošinājuši. Pat ne sev. Saproti? Tā ir augstāko ierēdniecību, birokrātiju apkalpojoša, pilnīgi deģenerējusies organizācija, grupa cilvēku, tur jau nav organizācijas vairs. Un līdz ar to viņi pat nespēja tos Rīgas savus tās ieceres, ja, kur viņi paši varētu sev gan politisku, gan kaut kādu citu izdevīgumu sadarīt, sataisīt, ja viņi tur kaut ko izdarītu. Da viņi neko nevar izdarīt, pilnīgi neko. Jā, bet tad kāds ir tā manevra iespēja? Kas tur mums daudz paliek? Par Šleseru vēlēt bail, šo te visu to aprakstīja pietiekami normāli. Nacionālā apvienība, es domāju, Rīgas kontekstā. Rīgas kontekstā arī, es esmu balsojis par nacionāļiem gan Rīgā, gan Saeimas vēlēšanās. Ne tā, ka vienmēr, bet droši vien pusē no reizēm dzīves garumā droši vien sanāks. Un es kā viņu vēlētājs kādreizējais varu teikt, ka es šobrīd par viņiem neaģitētu. Ja? Jo mūsu pašraidījumā pirms 2 iznācieniem bija šeit par Rīgas ostas to minerālu mēslu krājumu. Ja? Bija mums kašķis te. Vai pirms mēneša, kaut kā tā, ja? Jā, Cilinskis startēja, un tas džentlmenis no otras puses. Ilgadīgs, visaugstākā līmeņa nacionālā spēku dažādā veidā. Viņi jau tur visādi arī krustojas un pārdēvēs, es to sen vairs nevaru izsekot, bet viņš ir viņu augstākā līmeņa un ilgadīgs viņu vadības pārstāvis. Viņš ir bijis ministrs cita starpā. Viņš bija varam ministrs. Viņš bija apvienotā spēka Nacionāla apvienība iepriekšējās Rīgas vēlēšanās startēja kopā ar reģionu apvienību. Viņš bija viņu mēra kandidāts. Ja? Plus tam visam, atšķirībā no daudziem citiem aktīvistiem, viņš tur mūsu raidījumā vairāk reizes atbildēja, es esmu ķīmiķis. Nav pat svarīgi, ka tu esi tur ķīmiķis, fiziķis vai matemātiķis, bet kopumā tas nav kaut kāds sabiedrisko attiecību bakalaura diplomiņš, pusotrugadīgs, nopirkts pie kioska kaut kur turības apkaimē. Ja? Tas ir cilvēks, kas māca skaitīt, māca lasīt, rakstīt. Atceros, par viņu bija viedoklis, ka viņš ļoti profesionāls ministrs, ka viņš zina, kā dokumentus staigā, zina, kā pārvalda visu to mehānismu tā tālāk. Kas notika mūsu raidījumā? Skaidri izrādījās, ka cilvēks, kas ir nosēdējis tur amatā mēra kandidāts, nosēdējis 4 gadus, neko nezina, kas notiek viņam piekritīgajā sfērā, vispār neko nezina. Un viņa vienīgais informācijas avots bija rūčekišķu kaut kāds papīralis, kur viņš pat nesaprata, ka tas ir novecojis.
Viņš teica, tur glabājas tas un tas un tas, bet tas bija pirms nedēļas vai 2 bija izvests. Ja? Un tie ir viņu labākie cilvēki pašlaik. Tā kādi ir tie pārējie? Saprot, es līdz ar to aģitēt par viņiem es šobrīd nespēju, bet, ja godīgi jāsaka, es to sarakstu, laiks ir gājis uz priekšu, es nepazīstu tos cilvēkus. Ja? Var jau būt, ka tur ir kaut kāda cerība, kāpēc es neiebilstu tiem, kuri balsot par nacionāļiem, ir tas, ka jebkurā gadījumā man ir ļoti grūti iedomāties, ka viņi kopā ar progresīvajiem taisīs kaut kādu likumdošanu Rīgā par daudzdzībumu toaletēm un sadraudzības līgumu slēgšanu ar Staļingradu. Šie te Rīgas nacionāļi, es domāju, to nedarīs. Ko par progresīviem un Šleseru nekādi nevar garantēt. Populisti jau tāpēc ir populisti, ka mēs tos īsti nevaram noprognozēt. Ka tie prognozētie soļi un darbības, ko tie vai citi, teiksim, Itālijā vai kaut kur citur, darīs Meloni kundze, vai Jaunkundze, viņa ir kundze, ja? Kad tur bija sākumā prognozes un fantāzijas par lielu draudzēšanos Krieviem un tā tālāk, nekas no tā nenotika. Līdz ar to... Kur tādas bija pa Meloni? Pa Meloni tā nav bijis. Viņa bija ar Salvini vienbrīd kopā. Tas bija viņas tā tad, kā saka, šī te partija, Eiropas ķezara partiju koalīcijām. Ja? Viņas koalīcijas biedrs bija Puķinam Dirsā, ir joprojām Puķinam Dirsā līdēs 1. numuru, arī populists, bet netik veiksmīgs. Un to viņas pārtaisīšanu pār kaut kādu bubuli nodarbojās Politiko un visa liberālā presa. Es nesaku, ka nav jālasa Politiko, bet ir jāsaprot, ko tu lasi. Tāpat kā nav aizliegts lasīt Iršu, ja? Un pat LSM, tik vajag saprast, ko tu lasi, kas tas ir pa abotu. Jā, bet Rīgas gadījumā mums sanāk, ka īsti, tu tur kaut kā tā blāvi un rozīgi teici, ka, ja citi pa nacionāļiem, tad jā, bet īstenībā tas sektors ir baigi šaurais, ko mēs varētu vismaz neiebilst, ka cilvēki iet un balso, jo AS un zemniekiem, viņiem tas reklāmas vispār ir galīgi blāvis Rīgas kontekstā, un man šķiet, ka tur nav nekāda elektorāta viņiem. Un viņiem nav to populistiem vajag lozungus, skaidrus, saprotams, iedarbīgus. Personīgi es pazīstu apvienotā saraksta 1. numurs ir izvirzīts mans īsu laiku tiešais priekšnieks Māris Sprindžuks. Viņš bija Šķēles 3. valdības biroja vadītājs un es tur biju padomnieks 1 mēnesi. Tā kā viņš ir bijis mans tiešais priekšnieks un es esmu ar viņu arī darbā iepazinies. Manuprāt, tas, ar ko Mārim nevajadzētu darboties, ir politika, ja? Jo viņam nekāda dotība nav. Viņam nulles harizmi ir vispār, ja? Bet viņš ļoti kompetents ir papīra stumšanā un tādās lietās. Ja? Un to rāda arī visa ādažu attīstība, kur viņš ir vispār diezgan labi ieredzēts vietvaldnieks. Ja? Cita lieta, vai rīdziniekiem būtu jābalso par ārzemniekiem. Man tas šķiet drusku savādi. Ja? Ka visi šitie... Tagad par kādiem ārzemniekiem? Ādažniekiem tādā ziņā, ja? Ādažniekiem, jūrmalniekiem, ropažniekiem. Man šķiet, visi 1. numuri nav no Rīgas vispār. Kurš ir no Rīgas? Tas ir jauki, jā. Es nezinu, šitais nacionāļu līderis. Ratnieks. Nav bijis tas gods. Un pilnīgi noteikti, Sprindžuks ir ādažnieks. Viņa intereses ir tur un tas piezemē visu to. Un otrs mīnus ir tas, ka viņam reitingi rāda ļoti svārstīgi to pie zema apmeklējuma. Tur runājot par apvienoto sarakstu. Bet tur jau tad iznāk tā, ka tas viens darbs, ko kopā var izdarīt, tad ir izšaut ārā no Rīgas ievēlētā spektra jauno vienotību. Un tad skatīties, kas tur sanāks. Jā, es to atbalstītu pilnīgi. Bet tas laikam nav īsti reāli, ko ne? Ja es būtu rīdzinieks, es sēdētu burtiski kā kalkulātoru, es apzvanītu visus savus pazīstamos draugus, kuriem ir darīšana socioloģija, un jautātu viņiem, kādas ir pēdējās tendences un rēķinātu,
par kuriem drīkst balsot, lai dabūtu viņus iekšā, lai dabūtu vienotību no šprices. Tas būtu pirmais numurs. Te mums domas sakrīt, protams, mana novada aspektā, kad es te rīkoju tādu primitīvu analīzi arī par to, ka vienotībai ir jāiet no skatuves nost arī novada vai reģionu līmeņos, kur viņi, protams, nav tik spēcīgi, bet vienalga, lai viņi dabūtu to pirmo štoperu šajā te pašvaldību vēlēšanu kārtā, un tad var skatīties, kā tālāk lietas iet. Mums tiešām jāpaliek uz situāciju, izdarīs, un tad skatīsies, kā būs. Ir vēl viens punkts, ko es gribētu atgādināt pirms kāda gada vai ne vairāk vai diviem, kad mums bija ar Kaktiņu garā saruna studijā, Jurks var atgādināt. Nav svarīgi kad, bet bija pirms kāda laika. Ja kāds gribētu patīt atpakaļ. Mums tur bija apspriešana par to 5% barjeru, par racionālu vēlēšanu, emocionālu vēlēšanām, rīcību vēlēšanās un tā tālāk. Un vienā lietā Arnis bija ļoti stingrs, un es pēc tam sapratu, ka es īstenībā tāpat domāju. Tas ir, ja tev ir politiska pārliecība, ka šitie ir īstie, vai šitais cilvēks ir īstais, tad neklausies ne uz ko. Ej un balso par to, kas ir tava pārliecība, jo vēlēšanu pati augstākā funkcija ir noturēt demokrātisku procedūru, otrā ir iegūt sabiedrības vērtējumu tam, kas notiek, kas ir izdarīts un cerībām, kas būs. Un ja visi balsos tikai racionāli un kaut kā ar kalkulātoru rokā situatīvi nobalsošu par šitiem, lai šitiem netiek tas, lai tiem tur vai kas, šī otrā funkcija tiek traucēta. Mums ir vēsturisks piemērs, kā cilvēku grupa, uzturot šo te ideoloģisko balsojumu, ir sasnieguši sev ļoti satriecoši labus rezultātus, tie ir progresīvie. Viņi sāka kā kaut kāda, čekurka un draugu biedrība, pēc būtības Facebook grupa. Manuprāt, pirms 2 kadencēm tas bija, ne? Pirms 8 gadiem. Un tad viņi netika tur, un tad viņi netika Saeimā, bet viņu atbalsts auga, jo viens uz otru skatīdamies, tie cilvēki redzēja šitie ir mūsējie, un vajag iet par viņiem balsot. Un tā viņi ir tikuši līdz tam, ka viņi šobrīd ļoti vērienīgi var apdraudēt Latvijas drošību, kas ir bijusi viņu, faktiski tā dziļākā funkcija viņu pašreizējā. Ja? Tiem, kuri grib rīkoti, dabūt pretēju rezultātu, lai pie ruļļiem tiek cilvēki, kuriem latviešu nācijas izdzīvošana un valsts drošība ir pirmajā vietā, ir jārīkojas pēc tā paša mustura, ir jābalso par tiem, par ko tu zini, kas ir par tavu lietu. Progresīvie vismaz drīz vien, ne drīz vien, bet jau tagad jūt, ka viņi arī paši sāk tur to establishmenta vīrusu kā sirkt, ka tur tie radikāļi lec no tur, radikālākie džeki un dāmas lec no turienes nost un tā. Līdz to tas establishmenta komforts droši vien, ka tos nedaudz nospiedīs uz leju. Bet tieši Krievijas ieteikuma Rīgas pašvaldību vēlēšanās. Kas tur bija? 2 miljonu Šlesers saņēmis, vai tas ir pilnīgs blefs, vai tur kaut kādas spekulācijas es dzirdēju? Kaut kur tu dzirdēji šādā, kas tas ir, es pastāstu, Dzintri, kur tu dzirdēji? Tas pilns Twitters ir ar to, paskaties es pats. Es pirmo reizi tādu. Oj, nemūdi. No. Bija. Tur vai tikpat netaisījās tiesāties kaut ko šitai sakarā. Tas taču bija par to kaut kādu 10 gadu atpakaļ. Nekas tagad noder. Beidz. Tas ir gan smieklīgi, jo ja nekā cita nav... Bet Krievijas ietekme uz Rīgas vēlēšanām varētu būt vai nē? Vai tas ir tikai tāds muļķības? Nē, Krievija ietekme ir uz visu Latvijas politiku. Bet viņa nav tāda, kā Rumānijā. Jā, labs salīdzinājums. Viņa nav redzams tas, kā būtu Rumānijā, bet tai pašā laikā, atgādināšu Saeimas vēlēšanas pirms 2 cikliem, kad pēkšņi Šlesers parādījās ar kaut kādām 2 pilnīgi kontrastējoši, bet abām debīlām idejām. Bijušo premjeru partiju tā bija, kur bija tātad
Viņa pirmie numuri bija viņš pats, Kalvītis, Godmanis, Jurkāns un Straumi, laikam, Kurzemē, ja? Latvijas kaut kādai, es neatceru. Kaut kas tā, jā. Nav svarīgi. Un viņš nāca, viņa politiskā programma bija izlīgums. Lūk, ir vajadzīgs izlīgums, ja? Viņi nesavāca pat 2% toreiz, ko es viņam personīgi toreiz teicu, ka viņš vairāk 1,3 nedabūs. Un toreiz pilnīgi noteikti tā kampaņa tika finansēta no ārējiem avotiem, un šobrīd ir puslīdz ticams ziņas, ka tas ir bijis no tās Kovaļčuka ģimenes viens no. Tur kaut kāda kāpēc viņi ir iesviedis, ja? Un tādēļ viņi tik cītīgi visu tur skrēja un vingroja kā klauni. Ja? Bet tā nav tāda tipa ietekme. Jo tu saproti, šitie progresīvie mērkaķi, viņi jau nav jāuzpērk, viņi paši naudu maksāt, lai varētu sūdu svārīt. Ja? Arī jā, bet kā tad no politiskā cienīsuma viedokļa, tad kur te tagad to kaut kādu memorantu taisīja vai ko ar Šleseru nekādā gadījumā, bet tad politiķim ir jāiet ar viņu koalīcijā, lai viņš nesavāktu Krievus tur stabilitātes un visādas citādas šušeras, vai tomēr tad, lai viņi paši tur marinējas, mēs paliekam tīri un opozīcijā? Rīgā opozīcijā sēdēt ir vēl skumīgāk nekā Saeimā. Bet visa mēs te runājam par tādām augstām sfērām, par filosofiju un tādu, un par augstāko matemātiku. Tā kā lieta nonāk līdz varas paņemšanai, tas viss noreducējas uz diezgan primitīvu aritmētiku. Manā bērnībā to sauc par skaitīšanu 100 apjomā. To mācīja 1. klasītē, tur pa ziemu 2. vai 3. ceturksnī. Ja? Un tas viss ir atkarīgs, ko un kā var. Ja ir iespējams uztaisīt koalīciju ar kaut kādu, Latvijā tie koalīcija līgumi, protams, ir bezsaturīgi, bet ar kaut kādu īstu saprašanos, īstu vienošanos. Ja būtu tā, ka Šlesers neievēro vienošanās, nemaz, ja, viņš būtu beigts. Tu saproti, kam viņš ir izgājis cauri, cik partijas viņš ir nolaidis pa burbuli, ja? Tas skaits nav, labi, dažām tur ir 2 un 3 vārdi, bet, viņam milzīgi šleifi ir, ja? Un ja cilvēks ar šādu šleifi staigā bez apsardzes pa pilsētu, tas nozīmē, ka viņš principā ar viņu var kaut ko sarunāt. Principā. Tā kā drīzāk ar viņu jā, nekā ar viņu nē. Drīzāk ar viņu nekā ar progresīviem. Es esmu tagad pret burbuli šito, ja, mūsu balsojumā bija Šlesers bija lielāks drauds. Ja? Par balsojumu es 2 vārdos pastāstīšu, bija tā, ka tas balsojums bija 2 dienas, un kopā viņš beidzās ar kaut kādiem 400, 50 vai 70 balsojumiem, kas principā mūsu burbulim, mūsu izmērām ir diezgan daudz, tas ir vairāk nekā citi tie balsojumi. Pirmā diena beidzās ar rezultātu exactly 50-50. Burtiski, viņš gāja pilnīgi vienādi, tur procentu atšķirība nebija nevienu brīdi, tas bija 200 pāri pusē. Otrajā dienā to tvītu noretvītoja Ratnieks. Un tad ieslēdzās bišķi vairāk, tur uzreiz parādījās vairāk nevis mūsu burbuļu, bet Ratnieku burbuļu, un tas pavilkā, tā teikt, Šleseru uz slikto pusi, tātad Šlesers tika atzīts par sliktāko, ja, bet tas bija daļa Ratnieka. Mūsu burbulī iespējams, ka būtu beigās bijis pa kādu 0,5% vairāk pa progresīvajiem. Bet 3 vārdus var, Mārts, saka, es pēc tam. Nē, es principiāli neko jaunu nepateikšu. Es vienkārši izkliekšu pēdējos lozungus. Pirmkārt, ja jūs negribat, lai jūsu vietā ar policiju taisa valsts politiku, demokrātiju un vispārējo, tad paceliet pakaļ un aiziet nobalsot. Tas var izrādīties. Darbs var izrādīties, ka ir jādomā, ko tu dari. Tam tā demokrātiskā procedūra arī ir domāta. Tas ir svarīgākais punkts. Un otrais punkts, nevajag gaidīt, ka te pēkšņi no kaut kurienes, kāpēc tie labie cilvēki neiet politikā? Pastieties, kā mēs paši viņus apdiršam, nemaz nerunājot pa visām ručekistēm un šito visu ederastu bandu, ja? Ir tādi, kur to var izturēt tur.
cietumizu tādi, diezgan cietumizu, un bieži vien nepārāk gudri cilvēki. Jā, tā atlas mums notiek. Tā viņš būs, ņemiet pa labu. Kas attiecas ļoti īsi par novadiem parastajiem ārpus Rīgas. Es te arī rīkoju tādu primitīvu analīzi, bet man sanāk tā, ka vissūdīgākā situācija novadā parastajā ir tā, teiksim, ja 15 vietas, kā 4 vai kaut vai 6 saraksti, katrs pa 2, un tad vienas tur, kas 12 un vienam 3. Vistrakākais ir, ja tāda pilnīga dispersija un izveidojas galējā varavīgs, un tu neko nevar sastēlēt. Tādēļ tas man, ja nav, teiksim, populistiski vai mazāk populistiski spēcīgi saraksti ar baigi labiem un skaidriem lozungiem, un tādu nav vai ir ļoti maz, tad atliek tā vienkāršā ciniskā matemātika balsot par kādu no lielajiem un aicināt vēl kādu puslīdz prognozējumu sakarīgu vai nacionālu partiju līdz. Novada gadījumā mūsējā lielie ir 2 zemnieki un reģionāļi, 3. spēks, manuprāt, ir nacionālie, kas būtu un kas varētu veidot tādu viena novada stabilitāti. Respektīvi, novadu kontekstā, droši vien, ka citāda situācija Daugavpilī un citās pilsētās, bet novadu kontekstā, manā ieskatā, tad, ja nav galīgi sūdi sataisīt un 3 reizes vadība mainījusies, tad jāmēģina balsot par kādu no nosacīt lielajiem novadu kontekstā. Tas tavs padoms labs, bet patiesībā es te klausos no malas un es sajūsminos par to, kā mēs 3... Garlaicīgi, ne? Mēs 3 no provinces ļoti ilgi apspriedām, kā tiem nabaga rīdzniekiem vajadzētu balsot vai varbūt nevajadzētu balsot. Bet zini, man tik daudz rīdznieki ir zvanījuši visiem par šito nedēļas nogalu, un man ir tā iespēja, es tak nezinu, ko es par jums Rīgā zinu, un tā. Un tad smīn, cilvēks smīn. Neproporcionāli daudz, es tā nebiju domājis. Bet mēs šito tēmu varētu pabeigt, es iedošu piespēli, jūs varat nepaņemt, bet es arī nebalsoju Rīgā. Kaut teorētiski varētu, bet patiesībā balsošu savā miestā. Bet rīdzniekiem es teiktu, aiziet nobalsojot par Nacionālo apvienību, nosvītrojiet visu, pielieciet plusiņu 10. numuram. Tā, es tā vienkārši. Tas mans viedoklis. Kas tas tāds tad tev ir? Tā sanāca. Ko jūs? Kā jūs darīsiet, vīri paši? Vai tā drīkst? Nedrīkst jau, bet kas mums sprafka tagad ir. Tu, Mārti, zini, pa ko tu balsos? Es zinu, jā. Man te ir ļoti vienkārši. Labi. Piekam, tas atbilst abiem maniem un pat Zintra postulētiem principam visiem. Proti, mans ieteikums ir pirmām kārtām skatīties, vai tu pazīsti tos cilvēkus, vai tu viņiem uzticies. Jo atšķirībā no saimnes vēlēšanām, pašvaldības vēlēšanās bieži vien tāda iespēja ir. Un man šī iespēja ir, es varu balsot par cilvēkiem, ko es pazīstu, ja? Un otrkārt ir tas, ka ir kaut kāds track records un tas virzība, kuru man ir pamats, kā lai saka, man ir pamats uzticēties, un tas ir arī pēc Dzintra definīcijas viens no lieliem. Tas nav no tādiem, kas nāk virsū ar spicām idejām un pretendē uz vienu vietu. Ja? Tā kā man ir ļoti vienkārši, un to arī darīšu sestdien. Tu, Dzintra? Man tā kā ir, jā, es zinu, par ko es balsošu. Es mūžīgi nezinu par to svītrošanu, droši vien, ka tur kaut kas būs svītrošana. Tagad jau nav svītrošana, tur zaļie vai sarkanie pleķīši jāizkrāso. Te mēs arī pārvēršamies par kaut kādiem pamācītājiem, ka tagad būšot. Ir jau tur zaļus un sarkanas krāsas tādas rimbulīši, kuras tad ir jāizkrāso. Kaut kur parādījās Twitterī, es nezinu, vai tas ir nopietni vai ne, kaut kāds ziņojums, ka nedrīkst tur likt ķeksīti tajā sarkanajā aplītī, nedrīkst likt mīnusiņu, nedrīkst likt plusiņu, bet vienkārši aizkrāsot. Tāda birokrātija sākusies. Īsos vārdos, jā, es esmu diezgan droši, ka es zinu, par ko balsošu. Tā, mēs tā kā padalījāmies ar saviem, bet tad beigās vēlreiz varbūt tas Mārča atgādinājums, ka
tas ieteikums ir tāds, ja tu pa kaut ko esi pārliecināts, neklausies, ko mēs sakām, vai ko raksta avīzēs, vai ko rāda panorāmā, un nobalso, par ko tu esi stingri pārliecināts. Vienkārši varbūt svarīgāk pat aiziet ir, ja? Jo apčakarēsies tā vai tā. Tā mēs nesakām, mēs tā neteiktu. Kā apčakarēsies? Kā apčakarēsies? Ar to ir jādzīvo, tad kā apčakarēsies? Nē, un ir lietas, uz ko var paļauties dzīvē. Atceries, bija tāda Tatjana Ždanuka, tīra manta, kuru brīdi viņa kādi? Jā, Alfred Petrovičs. Alfred Petrovičs, tā, ir droši cilvēki, ja? Un ir droši cilvēki, kuriem garantēti var teikt, ka viņi tev apčakarēs, jā. Jā, bet tās briesmas šoreiz ir pat nevis apčakarēs, jo patiesībā ar to Šleseri ir līdzīgi, ka kaut kādā ziņā ar Trumpu, jā, ka viņš jau apmēram runā to, ko taisās darīt. Tas, vai viņš to izdarīs, tas ir cits jautājums, bet viņš jau neapčakarēs, viņš jau mēģinās to, ko viņš tur ir solījis izdarīt, kā viņam to izdošanos, bet reāli tad tur jau nav nekāda runa pa apčakarēšanu. Mani pārsteidza, tas gan mani pārsteidza arī eventuēli, par ko es tur skatos, pa ko balsot, cik ļoti mazas bija tās sadaļas, atkal par programmām jārunā, jā, bet arī par to tikšanās reizēs ar cilvēkiem par valsts un novadu drošības aspektiem. To nodaļu vispār nebija. Es te Mārcis pakaitināju, ka varbūt karš sāksies, ka Mārcis teica, karš jau ir skaidrs, ka ir. Un ja šādos apstākļos nav praktiski nemaz izvērsta nekāda drošības sadaļa, tad šajās te priekšvēlēšana programmās, tad cilvēki laikam domā, ka ļaudis tas vispār neinteresē un pofik, un tiešām nekāda kara nav, ja? Tas patiesībā arī mani pārsteidza. Es Rīgas tās programmas nelasīju detalizēt, bet es uzmanīgi izlasīju tur, kas manā apkārtnē ir. Un par šo iztrūkumu, par šīs sadaļas trūkumu es arī jāsaka, esmu izbrīnīts, un es pat nezinu, vai tas ir tā kā tās partijas varbūt novados domā, ka par tādām lietām tur nav jāraksta viņu programmās, vai arī vienkārši tiešām nav sapratuši, kur un kādā laikā mēs dzīvojam. Bet tas tiešām bija šķiet diezgan dīvaini, kaut vai tās sadaļas, kas tiešām ir pašvaldība, tā civila aizsardzība, tur patvērtnes teritorijā, tur pulcēšanās punkti, ūdens ņemšanas vietas, telefonu lādēšanas nodrošinājumu, gultiņas. Šis vien ir labs iemesls izdrast vienotību. Šis ir galvenais iemesls patiesībā, jo patiesībā nekāds cits iemesls viņi nav devuši. Iemesls nav cits vajadzīgi. Jā, tieši par šito. Šo iemeslu pietiek, lai šos te mērkačus vienkārši likvidētu kā politisku jēdzienu. Redz, pabeidzām uz optimistisks nots par šo. Kamēr mēs šo te noapaļojām, tikmēr Aivars ir pieslēdzies. Aivar, mēs tev jautājām par vēlēšanām. Mani var dzirdēt? Var. Jā, es gribēju mazliet būt pāris lietas arī tādā pusnopietnā tonī pateikt, ka tās vēlēšanas ir zinām veida tāda fikcija vai ilūzija, jo vēlēšanas jau ar to nebeigsies. Tādā ziņā, ka ir vēl nākošais instruments, ka ieslēdzās tas saucamās pielaides. Un ja kāds galīgi nepatīk tiem, kas ir pie varas, tad var noņemt no trases ar pielaidēm. Tas būtu pirmais. Otrais, kas ir tāds demokrātijas, ievainojošs un traumējošs, ir tas, ka tie, kas ir pie varas, caur varamu var nemitīgi torpedēt zemākā līmeņa. Es nekad neesmu redzējis, ka tās ministrijas varam ministrs aiztikt savējās partijas mērus kādā pašvaldībā. Nekad. Lūk. Tā bija otra piezīme. Trešā bija par progresīvo izcelsmi. Es to esmu definējis tā, ka progresīvie faktiski ir divu vecāku maisījums. Tā ir Saskaņas bijusī jauniešu organizācija, kas ir krustot ar mozaīku, un tad tur ir iznākuši progresīvie. Lūk. Un pēdējais tas, ko Dzintrs teica par tām ķeksīšiem, tiešām šodien parādījās tāda trauksmēna ziņa, ka tur
tur kaut kā īpaši jākrāso. Pat tas, kur tur bija tos smaidiņu iezīmēt, arī tāds biļetens netiks atzīt par, es to noskaidroju speciāli. Tā kā... Pagaid, tad tas, ja tu teici, ka tu noskaidroji, tad ir jācenšas maksimāli precīzi aizkrāsot, ja? Tā tu Nē, var arī krustiņus likt, var arī mīnus likt, tā kā ir... Nevarot likt, tai var mīnusus un krustus, tas arī Twitter vidē jau bija kaut kur ierakstīts, tā kā jautājums ir ļoti noslēpumains. Dintri, es piezvanīju uz vēlēšanu komisiju un uzdevu tieši šo jautājumu. Acīm redzot, Dzintris ir lasījis par svītrojumiem krustiņiem kaut kādās citās vietās. Tajā aplītī... Pie veikala. Nē, uz biļetēm. Nu, kā cilvēks tur ņem un izsvītro to uzvārdu, un nevajag neko svītrot. Klau, drīkst atgriezties pie sākuma, ja tagad tas tā nekorekti ir. Atgriezties pie Latvijas, pat ziņo par to mūsu kļūšanu par mainīgo locekli drošības padomē. Tad izrādās, pat tas protokols ir, ka Latvija, diezgan daudz tās balss dabūja, bet Latvija ir dabūjusi no tām 5 valstīm vismazāko balsojumu. Mums iznāk ne tikai mainīgais, bet arī ļenganais loceklis. Jā, Kongo ir 183, Liberija 181, Bahreina vispār, tur šokolādē 186, un pat Kolumbija, Mapijas lielvalsts 180. Tā kā tas tāds signāls par, teiksim, to mūsu locekļu vietu. Mārcis vēlējās kaut ko uzlikt pa virsu, Aivaram. Aivars aizķēra svarīgu vienu no tiem viņa punktiem. Viņš bija tāds, ko iespējams mūsu klausītāji nav pilnībā novērtējuši. Līdz šim bija tā, ka zinām līmeņa piekļuve valsts noslēpuma bija vajadzīga valdības locekļiem un tur vēl kaut kādām amatpersonu sarakstam. Un tas jau ir ticis izmantots, lai ar atsevišķām amatpersonām, prasa sakot, izreikinātos. Atcerieties, kā notika valsts kancelēja direktora maiņas, ja? Un atņemot šo pielaidi, cilvēki izmet bez, tālāk viss vienkārši. Pie kam procedūra pat pa sevi diezgan necaurspīdīga, moderni izsakoties, un pārsūdzēt tu vari viņu tam pašam, kas to ir. Arvien sakot, nekas labs tur neiznāk. Ja? Un tad tika ieviesta vēl viena norma, tas ir tas, ko Aivars sāsināja uzmanību, ka šīs te pielaides tagad ir vajadzīgas pašvaldību vadītājiem. Un iznāk, ka tu ievēlē to un ko un vēl kaut ko, un tad ir kaut kāds majors Zuberevs, kas vienkārši izsvītro ārā to ievēlēto cilvēku, nedodot viņam pielaidi. Un tā situācija ir pretrunīga. Nav tā, ka tas ir pavisam bez pamata, jo kontekstā ar karu un valsts drošību, jā, pašvaldībām ir šī civilās aizsardzības funkcija. Skaidrs, ka tur ir jābūt sazobēji ar valsts centrālā līmeņa aizsardzības plānošanu un ir pamats kaut kāda līmeņa šo te pielaidi tur testēt, pārbaudīt un tā tālāk. Ja? Jā, tas nav bez pamata un pašlaik tas ir sāsinājies. Bet uzticības šai sistēmai man personīgi nav ne par matu, zinot to iepriekšējo vēsturi. Un mums, mēs esam nonākuši nepatīkamā kolīzijā šajā jautājumā. Aivars vienkārši ļoti fiks pārskrētam jautājumam pāri, jo viņam tas ir vienkārši saprotams un garlaicīgi, bet mūsu klausītājiem es pievērstu uzmanību to atcerēties, ka neraugoties uz jūsu plusiņiem un mīnusiņiem vēlēšanās, un tad pa priekšu, vai partijas vadība tevi ieliek sarakstā vai neieliek, un tad vai dabū plusiņš vai nedabū, ir vēl kaut kur sēž majors Zuberevs, kas vienkārši var ar elegantu kājas spērienu tevi izlidināt no visu šī procesa ārā un līdz ar to kanalizēt, pilnībā nulificēt tavu vēlētāju demokrātiski nodoto balsi. Šeit ir problēma. Šī problēma parādījās pirms pāris nedēļām, bija tāds ieraksts, kur es ātrumā neatradīšu, tas varbūt bija kaut kāda bauma līmenī, bet
tie pielaižu devēji bija prognozējuši, ka viņiem šis pasākums, tur bija kaut kāds astronomiski garš laiks, tur bija vai nu daudz mēneši vai kaut kas tam līdzīgs, lai visiem visus izvērtētu un iedot, ja, ka tagad tas starpstāvoklis starp to, vai tas mērs tur ir īsts, vai viņš ir uz laiku, var ļoti ievilkties. Tā ir viena lieta, un otra, kāpēc vienotība šobrīd ir tik relaksēti, dot tāds mājiens par to, ka Šlesers jau nebūs. Jūs jau saprotiet, kāds Šlesers nav, mums taču tur pielaidis, vai ne? Un cauri tādā ziņā, ka nemaz necīnās vēlēšanās, nemēģina pārliecināt pa sevi, lai balso vai kaut ko tur tam līdzīgi, ja, bet tā dot tāds mājiens, ka beidziet, Šlesers jau pa mēri nekad nebūs, viņam būs kaut ko tur jāvienojās, tad jau mēs sarunāsim. Man šķiet, ka tas no malas tā izskatās. Pateicu. Nē, bet punkts vienkārši, tas es gribēju noakcentēt to momentu, ko Aivars pieminēja un aizgāja tālāk, ka šī te pielaižu sistēma ir pati par sevi no vienas puses tā ir virzīta uz to, lai stiprinātu valsts drošību, no otras puses tā atstāja ļoti daudz neskaidrus jautājumus un dod pamatu apšaubīt visu šo procesu. Tas ir bīstami, it īpaši šajos laikos. Tas ir bīstami. Mums tas ir jāatcerās, un šis jautājums iespējams ir jāuztur sabiedriski politiskās dienas kārtībā. Pielaides vajag šobrīd visiem ievēlētajiem novadu deputātiem plus izpilddirektoram? Tikai divi, pirmai un otrai. Izpilddirektoram vajag. Izpilddirektoram arī vajag, jā. Bet no vienas puses mēs varam būt šausmīgi laimīgi par to, ka mums pagaidām līdz šim nav nopietna saruna par to, ka pašu vēlēšanu rezultātus varētu kaut kā apšaubīt un varbūt pabeidzot to tēmu par krustiņiem, mīnusiņiem, tam līdzīgi mūsu klausītāji ir vienkārši apbrīnojami. Viens mums ir atsūtījis, es saprotu, ka tas ir pants no likuma, es nezinu no kura, bet 43. pants nozīmē, es ātri nolasīšu klausītājiem, atzīme par vai pret līdz skaitāma, ja tā izdarīta tai paredzētajā vietā, ovāla iekšpusē pretī kandidātu uzvārdam. Atzīme var būt ovālā pilnīgi vai daļēji, arī pāri ovāla malām. Atzīme var izdarīt aizkrāsojot ovālu vai izmantojot jebkādu citu līnijas vai laukuma veidu atzīmi, piemēram, plusiņš, iksiņš, mīnusiņš, v. Atzīmi var izdarīt secīgi pretī vairāk kandidātu uzvārdiem, tādējādi to veicot gan ovālā, gan pāri ovāla malām. Piemēram, stāv svītra pāri visiem par vai pret ovāliem. Tātad, lai ko jūs tur ieķēpātu, tajā vietā tas skaitīsies vai nu par vai pret. Dzintri, vai es atbildēju uz tavu jautājumu, vai mūsu klausītājs atbildēja uz tavu neskaidrību? Jā, tikai mēs nezinām, kas tas pa likumu, vai redakcija jau nav mainīta. Būs jau labi. Es domāju, ka mūsējie šitie klausītāji. Tā, jā. Jā, tā kā to mēs arī būtu atrisinājuši. Tāpat kā pagājušo reizi atslēposim no aicinājums vēlēšanām, to vēl droši vien pēdējā teikumā vēl vienreiz izdarīsim, bet atslēpošanas tēma bija tāda, kur pagājušajā reizē nepaguvām, kas patiesībā sasaucās ar mūsu šīs dienas sarunu. Pagājušā nedēļā uzpeldēja par virsraksts, ir tāds aktīvists aicina parakstīties par gaļas nodokļu ieviešanu Latvijā. Es pagājušajā raidījumā gribēju jau to lai viņi ir dirst. Tur ir tā, reaģējot uz pieaugušajām vides, klimata un sabiedrības veselības problēmām, nevis uz savām, bet no sabiedrības, ko rada gaļas patēriņš. Aktīvisti aicina sabiedrības iniciatīvu portālā Man balss parakstīties par gaļas nodokļu ieviešanu Latvijā. Tur autors ir kaut kāds ilgtspējas eksperts Jānis Brizga un inovators sociologs performanču mākslinieks Andris Mūriņš. Es papētīju to Sandru Mūriņu, viņam tur ir kaut kāds pasākums, kur tur kultūra fonds uztur kaut kāds performanču pasākums, un mana balss iegāja. Tur pa nedēļu šis te gaļas nodoklis ir savācis 166 balsojumus. Tas ir tas, ko Mārķis teica, tāds spēļmantiņu forši. Uzbrukumi ir šoreiz sakrituši droši vien ar kopīgo sabiedrības, tā teikt, viedokli. Bet klausies, kaut kad ir bijis manā balsī savu šo likumu pilnīgu.
jeb uz to neviens nav iedrošinājies. To es nezinu, tas man maz interesē. Man interesē konkrēti šis no cilvēkiem piedāvā skaidrā tekstā ieviest jaunu nodokli uz to, kas visiem patīk. Ko cilvēku šito? 166 ir atradušies tie droši vien performanču mākslinieki kaut kādā. Zakšanas nodokli, teiksim. Tas tāds būs. Nē, varētu būt, ka ir tādi, kas parakstās principiāli uz jebkuru iniciatīvu nelasot vispār. Domādām, tie taču gaišie spēki tur operē to manu balsu portālu. Arī tas nav izslēgts, jā. Bet kopumā tas rāda, ja vēlamies kaut ko pozitīvu no šī dzirdēt, jo ja man būtu pēc būtības jāsaka, tad atkal tas tiešraides formāts drusku bremzē izteikšanos un māksliniecisko brīvību, bet šādi te aizskartas galvas cilvēki, ka viņi var šādā veidā izpausties, uzrāda divas pozitīvas lietas. Pirmkārt, ka mūsu plānprātiņi ir ciešā starptautiskā kontaktā ar citiem plānprātiņiem, starptautiskiem, kas vispār ir laba ziņa, ka mēs neesam kaut kāds pilnīgs anklāvs, kaut kāda sausā apteja kaut kur tur Eiropas dārza stūrī, ja? Līdz ar to visticamāk var ienākt arī pozitīvas, konstruktīvas idejas, ja reiz šitais plānprāts tik viegli ienāk. Un otrkārt, šie cilvēki to izdara un... Ja kas mierā? un viņiem nekas par to nav. Kas nozīmē, ka mums kopumā vēl joprojām ir... Demokrātija ir augstu attīstīta. Viņa eksistē. Cik augsti? Cits jautājums, bet viņa eksistē. Mēs dzīvojam joprojām vairāk vai mazāk attīstītā demokrātiskā sabiedrībā. Tā eksistē, Mārsnieks. Viņa eksistē, bet tā eksistē. Jā, es nevarētu piekrist tev vairāk. Man šķiet, ka šoreiz mēs esam 105. minūtē jau vai kaut kā tam līdzīgi baigi brīnišķīgi parunājuši. Klausītāji ir dzirdējuši, diez vai mēs kaut ko jaunu vairs pateiksim. Pirms pabeidzam mūsu šīs dienas uzstāšanos un ejam visi vēlēt, ja, tad varbūt vēl katram pa kādam teikumam, vēlējumam klausītājiem, droši vien vēlēšanu sakarā, jūs kungi. Es tad apnicīgi atkārtošu, ka es uzskatu, ka vēlēšanas ir pilsonisks akts, un tādēļ tas ir jāizdara personiski un mēreni svinīgi. Es ieteiktu uzvilkt baltu kreklu un nevis iet tur kaut kā izvairoties no rindām pēdējā vai pirmā brīdī, vai iet pa dienas vidu, lepni piedalīties tajā, stāvēt tajā rindā, skatīties uz citiem un sev parādīt. Arī vecāku gadgājumu ļaudīm, varbūt vairs nav tāda lusta uz aktu, bet saņemamies un, vismaz šoreiz un tad kādu laiku atkal būs miers, izdaram to aktu. Ejam un novēlam. Paldies, kungi! Paldies visiem, kuri klausījās un visiem, kuri runāja. Nākamā tiešraide būs pēc nedēļas. Un tajā atbildēsim uz mūsu uzticamā klausītāja Rīgas laiks jautājumu, ko pa šiem 4 gadiem esat sapratuši. Visu gaišu! Tā! Tā!